Hei, hei! Vai tu šobrīd dzīvo savu dzīvi? Kā to uzzināt? Pavisam vienkārši. Uzdod sekojošus jautājumus un atbild uz tiem. Pirmais, vai tev ir sajūta, ka tu dzīvo šobrīd savu dzīvi? Tad nākamais jautājums, kas tev ir svarīgs? Vispār. Ģimenē, darbā, attiecībās, karjerā, mīlestībā, vari turpināt. Un cik daudz no tā, kas tev ir svarīgs, patiesībā šobrīd realitātei ir tavā dzīvē. Un pēdējais jautājums, tu esi apmierināts, kas tu esi šobrīd? Tu esi apmierināts, kur tu atrodies šobrīd un ko tu dari? Esi atklāts. Un ja šīs atbildes tevi neiepriecina, tad beidz žēloties, bet nekas nav zaudēts. Jo tā es savā laikā izkāpu no vampīriskām attiecībām, no nemācēšanas pateikt nē, no darba, kas man izsūc tukšu un neradīja prieku, un pietiekam daudz citām problēmām. Tici man, tādas bija daudz. Un es no tā tiku ārā. Un viena metode, ar kuru es sāku, un principā, kur jau es sen vairs neizmantoju, bet tā ir tā, kas man palīdzēja, ir sekojoša. Tagad vizualizē bedri un vizualizē tajā auto. Tu esi tajā auto iekšā un vizualizē to, ka tu mēģini, tā kā šūpols, tikt no tās bedres ārā. Tātad ar vien augstāk, kamēr tu esi no tās bedres ārā, bet pie tā neapstājies un vizualizē tālāk, ka tā mašīna dodas uz priekšu kopā ar tevi un ko tu tur ieraugi. Vai tās ir fantastiskas attiecības, vai tas ir darbs, kas tev rada prieku, vai tie ir kaut kādi hobiji, un tu tur darbojies, un tas nes tev labklājību, tas nes tev finansiālu labklājību, tas nes tev gandarību, tas nes tev motivāciju. Pavizualizēt. Protams, ka ne jau tikai ar vienu šo metodu pietiek, jo ir jāieguldās arī daudz citas lietas, bet paņem un sāc ar šo metodi. Un tas nav tikai sapnis. To es izdarīju ar reāliem soļiem. Ja gribi zināt kādiem, tad skaties manus stāstus, jautā komentāros, un es dalos ar savu pieredzi. Un paskaties vēl ātri, es parādīšu, kā es ieguldos joprojām, kā es veidoju savu dienu. Jā, tu neredz detaļas, bet tu redz tur krāsas. Un tā mana darba diena, ne tikai darba diena, ja tās manas dienas un mana nedēļa ir, te var redzēt daudz lietas, tātad darbs ar komandu, jā, ar manu sadarbības partneri, kas principā aizņem visu lielāko dienas daļu, tālāk ir spāņu valoda, tālāk ir apmācību modeļu veidošana, darbs ar treniņiem, darbs ar intuīciju, zemapziņu, coachings un coachinga modeļi, tātad idejas, katras dienas rituāli. Un tā ir mana diena, tās ir manas dienas, tā ir mana nedēļa, un tas ir tas, kas veido manu dzīvi, kur es esmu reāli šobrīd, kāds es esmu, ko es daru, un tas ir tik fantastiski. Un tev arī ir iespēja, ja tās atbildes tevi neiepriecināja, tad tiešām skaties manus stāstus, raksti man, jautā, padarbosimies, parunāsim par šo, jo tu esi savas dzīves vadītājs. Sāc un brauc, un sāc ar šodienu, sāc ar šo vienu konkrēto uzdevumu. Lai tev izdodas!